Mums strauji tuvojās Ziemassvētki, un neizbēgami ir vajadzīgs piparkūks. Un pašas labākās piparkūkas, protams, sanāk no paša taisītas mīklas. Šodien mēs uztaisīsim cieto piparkūku mīklu. Piparkūks sanāk kraukšķīgas, tādas tā kā ar karamelīti, pūst uz mēles. Mīklai mums ir vajadzīgi milti, cukurs, medus, iesāla ekstrakts, sviests, olas un soda. Piparkūku garšvielai šeit ir visas nepieciešamās daļas. Ir kanēls, krustnagliņas, kardamons, muskatrieksts, ingvers, koriandrs, melnie pipari, virces un apelsīnu miza. Sāksim ar garšvielu. Daļas saliksim iekšā blenderī, var kafijas dzirnaviņās, var piestā, ja jums ir, un sasmalcināsim pulverītī. Garšvielas mums ir sablenderētas, samaltas, noliekam pagaidām maliņā. Procesā mums būs vajadzīgi viena puse miltu no sākuma un otra puse pēc tam vēlāk. Tāpēc miltus vienu daļu izsijāsim uzreiz. Izkausējam sviestu, cukuru, medu, iesalu visu kopā. Savāram. Kad sviests ir pilnībā izkusis, tad slēdzam uguni nost un verdošā masā pievienojam izsijātos miltus. Pirmo pusi. Pievienojam sodu. Un pievienojam mūsu piparkūku garšvielu. Un tagad vienmērīgi visu izmaisam. Šādā stadijā atstājam masu atdzisēt. Tā, mīkla mums ir atdzisusi līdz temperatūrai, ka to var mīcīt. Tai var pievienot olas. Mums vajadzīgs 4 olas sakult. Iemaisam olas atdzisušajā mīklas masā. Ir svarīgi, lai mīkla ir kārtīgi atdzisusi, lai olas nesāk recēt tajā. Tā, olas ir iemaisītas un pamazām pievienojam izsijātus atlikušos miltus. Daļu. Tā, un nu jau masa ir mīcām ar rokām. Izmīcam mīklu viendabīgā spīdīgā masā, tā, lai tā vairs neliek pie rokām. Lūk,
tīsim plēvē un liksim leduskapī līdz Ziemassvētkiem.